Mani sauc Olga Dragiļeva, un šis ir Rebaltika raidieraksts Tu man tikai tur paēstiec. Brīdinām, ka materiāls satur seksuālas vardarbības aprakstus un nav piemērots nepilngadīgiem klausītājiem. Šo stāstu būs grūti klausīties, arī veidot to nebija viegli. Es gāju caur imantu un kliedzu. Galvenās varones ir 5 sievietes. Viņas atrada spēku, lai izgaismotu tumšākas atmiņas par bērnībā piedzīvotu seksuālu vardarbību. Devās uz policiju, cīnās tiesā un grib par to runāt publiski. Darīja ar mums lietas, kuras nevajadzētu nevienam pieaugušam vīrietim darīt ar mazām meitenēm. Viņas nosauc vīrieti, kuru apsūdz. Viņš savu vainu noliedz. Par ko iet runa? Par tiesu. Šis ir stāsts par spēku atbalstīt citai citu, par ticību, kā arī pēc 30 gadiem ir iespējams panākt taisnīgu tiesu, par likumsargu varēšanu izmeklēt tik senus notikumus, ja pierādījumi ir vārds pret vārdu. Taču tas arī ir par tumšo pusi, par to, kā ģimene var zināt, bet gadiem klusēt, un par to, ka tiesu ekspertīze var līdzināties emocionālai vardarbībai. Šito es tev pielikšu. Vai tu sev pati? Tā, šurien. Ja? Te? Jā. Atmiņas par bērnībā notikušo visas šīs stāsta varonis nesēja sev līdzi teju 30 gadus, līdz rīkoties nolēma Ruta. Viņa mudināja cietušās vērsties policijā. Ruta ir mana paziņa, un tieši viņa mani uzrunāja ar jautājumu, vai vēlos veidot materiālu par šo stāstu. Viņš ir antīks, un uz viņa var arī atsūtieties, bet, ja gadījumā nejūties ērti, var arī dabūt citu krāslu. Ar Rutu tiekamies viņas mājās. Baltas sienas, vintāžas mēbeles, daudz grāmatu un plašu. Tikko uzvārītas kafijas smarža. Uz atjaunotas koka grīdas izmetāti Lego. Vīrs meitu nu pat aizvedis uz bērnu darzu. Kad piedzima meita, tad apmēram tā, ka viņai bija pusgads, es sapratu, ka ir diezgan traks tas emocionālais stāvoklis, ka man tās domas par to, ka es gribētu kaut kas nebūtu piedzemdējusi un visādā veidā, ka tā ir pēcdzemdību depresija visdrīzāk. Viņa aizgāja pie psihoterapeites. Tad, kad mēs bijām tikuši pāri tam akūtajam periodam par to bērnkopību, ka tu nesaproti, ko darīt, tev no visa bail, ka vēl pieļaut kļūdas, tad mēs lēnā garā nonācām līdz tām kļūdām, par ko ir bail. Un tas, ko es sapratu, ka ja es nevaru pasargāt sevi, tad es nevaru pasargāt savu meitu. Sarunās Ruta pirmo reizi apzinājās, kāpēc tik ļoti bail par savu nesen dzimušo meitu. No kā gribētu viņu pasargāt? Es stāstīju, ka varbūt ka tas ir no tās piedzīvotā, kad es esmu spēlējusies ar savu vecētīgu dzimumu locekli. Terapija Rutai palīdzēja saprast, kā bērnības atmiņas ietekmējušas viņas dzīvi, ka ir bail no vīrieša ķermeņa, no tuvības. Viņa nonāca līdz secinājumam, ka tās nebija nevainīgas rotaļas, bet gan seksuāla vardarbība. Es atceros, ka es biju apmēram 3 līdz 5 gadus veca, jo es zinu, ka es staigāju un es zinu, ka es runāju. Bet tā kā es negāju bērndārzā, tad es domāju, ka visdrīzāk tas bija pirmsskolas vecums. Rutas atmiņās ir ģimenes māja ar 2 istabām, viena ar skatu uz jūru. Tajā istabā uz gultas gulēja tas Pēters Posters. Man liekas, ka viņš bija zem palaga, un es biju gultā ar viņu, un es ar viņu kaut ko spēlējos ar viņu ķermeni, ar kaut kādiem tur matiņiem un dzimumzīmēm un kaut ko. Un tad es kā normālu lietu aiztiku viņu dzimumu locekli, un viņš man stāstīja, ka jābūt uzmanīgai. Tā nebija tāda, kā tas minēts saucās laikam. Tas nebija tāds, tā kā pornogrāfijā rāda tāds seksuāls akts, bet tā bija reāla spēlēšanās ar viņu dzimumu locekli. Un es ļoti ilgi, protams, nesapratu vispār, kas ir noticis, ka ir pārkāpts. Mans robežas, es neko no tā nesapratu ļoti ilgi. Vīrietis Rutas atmiņās ir viņas vecmammas otrais vīrs. Pēteris Posters ir vietējā mākslas pasaulē pazīstams cilvēks. Daudzus gadu desmitus pasniedzis Latvijas Mākslas akadēmijā. Viņš vainu neatzīst. Visas apsūdzības sievietes ir stāstījušas ne tikai man intervijā, bet arī policijas izmeklētāja kabinetā vai tiesas sēdē. Pirmā tiesu instance Postežu atzina par vainīgu pēc tolaik spēkā esošā krimināla kodeksa, mazgadīgas izvarošanā, dzimumu sakaros ar personu, kas nav sasniegusi 16 gadu vecumu.
netiklās darbībās ar personu, kas nav sasniegusi 16 gadu vecumu. Posteris savu vainu noliedz. Gan viņš, gan cietušās spriedumu pārsūdzēja. Otrā tiesu instance sūdzību pieņēma, un tas nozīmē, ka spriedums nav stājies spēkā. Nevienu cilvēku nevar uzskatīt par vainīgu, kamēr galīgais tiesas spriedums nav stājies spēkā. Kāpēc tomēr nolēmam nosaukt viņa vārdu? Šo izrunājām ar Rebaltika redaktori Sanitu Jembergu. Viena lieta ir aizdomas par to, ka tu esi seksuāli izmantojis savus ģimenes locekļus, bet otra ir, tu esi ilgus gadus bijis pasniedzējs, tev ir bijusi vara pār studentiem. Šajā tavā stāstā, kas mani pārliecināja, bija tas, ka starp cietušajām arī ir sievietes, kas gāja gatavoties uzņemšanai Mākslas akadēmijā. Kas nozīmē, ka viņš izmantoja savas iespējas arī ietekmēt viņas. Ja mēs nenosaucam vārdā, tad nevienam citam nav iespēja uzzināt par to, ka patiesībā šī daudzus gadu desmitus vecā lieta ir novesta līdz šīm sievietēm pozitīvam rezultātam. Un tāpēc es domāju, ka viņa tiesības būt anonīmam, jo nav gala sprieduma, ir mazākas par šo sieviešu tiesībām uzzināt, ka šis ir nācis gaismā un ir iespējams panākt taisnīgu risinājumu. Vēl viens Sanitas arguments. Kas man ļoti aizķēra, bija tas, ko teica viena no šīm sievietēm tev, ka, kad mums saka, mēs izpostīsim dzīvi, mūsu klusēšana ir ļāvusi viņam to dzīvi dzīvot. Man liekas, tur spēcīgāks arguments nevar būt par šo. Svarīgi šajā gadījumā ir tas, ka tas nevis mēs sensāciju meklējot, atrakam vārdu un nolēmām to visiem stāstīt, bet tas ir šo sieviešu, kas šajā lietā ir juridiski atzītas par cietušajām, viņi atnāca un tas ir viņu lēmums šo vārdu publicēt. Iespējams ir citi cietušie, tā kā turpat nav daudz ko domāt. Tad nodefinējām un atgriežamies atpakaļ pie stāsta. Ruta par atmiņām gribēja ar kādu runāt. Tāpēc izveidoja WhatsApp grupu ar savu māsu un citām sievietēm, kuram bija līdzīgas atmiņas par postažu. Kopā sanāca 6. Viņas tikās. Čats pārtapa par kopienu, kur citai citu atbalstīt. Tikai šajās sarunās viņas pilnībā uzzināja, ko katra visus šos gadus sevī nesājusi. Viņš izmantoja mūsu uzticēšanos. Tā ir Ance, Rutas māsa. Savu bērnību 90. gadu sākumā abas pavadīja pie jūras ciematā. Vasarās tur atbrauca vecmamma ar vīru. Un darīja ar mums lietas, kuras nevajadzētu nevienam pieaugušam vīrietim darīt ar mazām meitenēm. Daudzas visādas lietas. Viņš mūs pieskatīja, un viņš pamazām mūs pieredināja pie tiem saviem pieskārieniem, nepareizajiem. Kad viņš to darīja, mēs nezinājām, ka tas ir kaut kas nepareizs. Es nebiju domājis, ka mums tik grūti runāt. To, kas noticis, Ance apjauta tikai 6. vai 7. klasē. Kad bija veselības mācība un sāk stāstīt skolā par puišu meiteņu attiecībām, un tad es uzzināju, ka tās attiecības, kas man ir bijušas, nebija tādas, kādām vajadzētu būt starp mazmeitiņu un vectētiņu. Pusaudzes gados internetā sarunājusies ar kādu cilvēku. Es tā atklāti tā arī uzrakstīju, kad no tiem 6 līdz 10 gadiem man izmantoja. Tad tas svešais čata biedrs man kā, un viņš nav cietumā, viņam taču bija jābūt jau arestētam. Ancei seko Monta. Arī viņas atmiņas ir no 90. Viss esot sācies, kad meitenei bija 7 un turpinājies vairākus gadus. Viņa nevēlas publiski par sevi stāstīt, esmu mainījusi viņas vārdu un Montas man intervijā teikto ielasa kolēģi. Mēs bijām vienmēr 2, un jā, bijām arī pliki, notiktas gultā. Viņa mērķis bija tas, ka viņam vajadzēja sevi apmierināt. To es arī sapratu, jo ātrāk viņš sevi apmierinās, jo ātrāk viss beigsies. Bija vairāki veidi, kā apmierināt sevi. Tālāk Monta stāsta par lietām, kuras drīkst notikt tikai starp pieaugušajiem un ar aktīvu piekrišanu. Viņa liecināja, ka posteris solījis arī īsto seksu. Sarunā ar mani Monta pieminēja gadījumu, kad abi bijuši slepot. Es biju 2. stāvā uz vakaru, jau aizgājusi gulēt. Savilku pilnīgi visu, kas man bija mugurā. Pidžamu, visas drēbes, vēl arī ārjaku. Man bija reālas bailes, ka viņš atnāks
un mani līdz galam izvaros. Anci un Rutu likumsargi krimināla procesā atzina par cietušajiem, arī Montu. Kad Ruta veidoja čatu, viņa atcerējās, ka vectēvam bija attiecības arī ar kādu jaunu sievieti. Piezvanīja viņai un pajautāja, vai tās bija labprātīgas. Viņa ļoti, ļoti ilgi domāja, bija klusums telefonā, un tad viņa teica, ka nē, tā viņa negribētu teikt. Arī šī sieviete pievienojās čatam. Viņa vēlas būt anonīma un lūdz neminēt savu vārdu. Sauksim viņu par Lindu. Arī šis stāsts risinās 90. Linda gribēja iestāties Jāņa Rozentāla mākslas skolā, un mamma pazina Postažus. Nolēma uzrunāt Postažas sievu ar domu, ka varbūt viņa kā māksliniece, kas to visu pārzina perfekti, varētu man palīdzēt sagatavoties iestāju eksāmeniem. Viņa teica, tu noteikti vari vērsties pie mana vīra. Viņš kādreiz akadēmijā darbojas kā pasniedzējs, viņam viss ir skaidrs, kādas ir prasības. Linda stāsta, mākslinieks bija atsaucīgs un aicinājis uz savu darbnīcu. Mācījis pamatus, kluso dabu, perspektīvu. Tad ļoti nemanāmi, neaprakstāmi pamazām skatās man uz zīmējumu un pieskaras manai rokai. Es atceros tās sajūtas. Tas bija kaut kā tā dīvaini. Nu, kāpēc viņš pieskārās manai rokai? Bet viņš neko neizrādīja, un es pieņēmu, ok, laikam viņam tas ir normāli, varbūt tā ir kaut kāda draudzības izrādīšana, ka, tu esi labi uzzīmējusi, malacis. Linda atceras, ka pieskarienu ar laiku kļuvis vairāk. Tad plecam, tad lika roku uz kājas. Tad saka, nāc apsēdies man klēpī un tagad skaties. Es domāju, ok, pasniedzējs tā grib, nu labi. Tad viņš man rāda, tu redzi, tur stāv mana glezna un tev šitā. To nevar aprakstīt, bet tas ir šausmīgi svarīgi. Linda uzskata, ka tā bija taktika. Katru reizi paplašināt pieļaujamā robežas. Viņai bija 14 gadu. Pati saka, apziņas līmenī vēl bijusi bērns. Viņš tev saka, paņem manu dzimumu locekli rokās un laipni skatās acīs tā kā pilnīgi hipnotiski. Vienā brīdī saproti, ka tu negribi, bet to dari. Patiesībā tev nepatīk, bet nezini, kā to pārtraukt, jo tu jau esi pieradis pie domas, ka tas nav nekas tāds briesmīgs. Vienreiz viss aizgājis tik tālu, ka abi nonākuši līdz gultai. Viņš saka, tu tikai man tur paēsties ar roku, es neko tev sliktu nedarīšu. Un tad vienā brīdī, es tikai paberzēšos tev starp kājām, vienkārši starp kājām, nekas nebūs, neuztraucies. Kamēr viņš ņēma un to vienkārši izdarīja. Tad, kad es sapratu, ka tūlīt notiks kaut kas nelabs, es teicu, nē, nevajag, nedari tā. Viņš man teica, nu beidz, tu būsi tik laimīga, tik priecīga, tas taču ir baigi forši. Un vienalga es teicu, ka es to negribu. Bet viņš ņēma un to izdarīja. Viss. Nu, un ko 14 gadus veca meitene, kā viņa var fiziski pretoties pieaugušam vīrietim? Linda teikusi, ka pastāstīs viņa sievai. Viņš teica, jā, ej stāsti. Ej, saki viņai, tu domā, ka viņa tev ticēs? Tu domā, ka tev kāds ticēs? Pretstatā man, profesoram, pieaugušam nopietnam cilvēkam. Vienkārši viņš psiholoģiski nostrādāja tā, ka es sapratu, nav jēgas. Uz zīmēšanu pie mākslinieka Linda vairs negāja. 9. klase esot pabeigusi mājmācībā. Togad visām meitenēm bija jāiet uz obligāto pārbaudi pie ginekologa. Un viņai bija bail, ka visa skola uzzinās, ka zaudējusi nevainību. Rozentāļos viņa beigās tā arī nemēģināja iestāties. Pēc 2 gadiem ar Postažu nejauši satikušies uz ielas. Sākām runāt, un viņš teica, vai negrib uziet augšā uz kafiju papļāpāt. Es piekritu, un man radās doma, varbūt man to nevainības zaudēšanu vajadzētu sākt uztvert kaut kā citādi. Linda stāsta, ka kļuva par mākslinieka modeli, tad sāka dzīvot kopā. Lindai bija 18, viņam krietni pāri 50. Pēc dažiem gadiem attiecības beidzās. Tagad sieviete saka, visu notikušo skaidri apzinājās tikai tad, kad viņu uzrunāja Ruta. Viņa domāja, ka ir bijusi vienīga, vainoja sevi, pat nedomāja cīnīties. Līdz brīdim, kad uzzināja, atmiņas par seksuālu izmantošanu ir arī citām. Turpina Ruta, ar kuru esam viņas dzīvoklī. Traģikomiskākais, ar ko es ceru, ka mēs savu dzīves laikā tiksim galā, pilnīgi visām ir tā, neviena negrib cīnīties par sevi. Es gribu cīnīties par mani.
Viņa saka, ka viņa neko nedarītu. Viņa varētu viņam piedot, bet viņa nevar piedot, ka viņš ir mums nodarījis pāri. Un katrai no mums ir tā, ka, ja tas būtu jādara mums katrai pašai sevis pēc, mēs neko no tā nedarītu. Sievietes kādu laiku domāja, ko ar pārdzīvoto iesākt. Bija ideja veidot mākslas performanci, vai arī mēģināt sastapt pašu vīrieti, konfrontēt viņu ar savām atmiņām. 2022. gada vasarā tomēr aizgāja uz policiju. Pirmais atvieglojums bija, ka to iesniegumu tā aiznes, tad tu saproti, viss, tā vairs nav mana lieta. Ruta atminas, nebija neviena pārmetuma, ka celti augšā tik seni notikumi. Kamēr tu tam neej cauri, tu pat nevari iedomāties, cik laba ir tā sajūta, ka tu vari kādam izstāstīt, un viņš tevi uzklausa un pasaka, jā, man ir ļoti žēl, ka ar tevi tas ir noticis. Un tad, kad to pasaka policijas iecirknī, tad tu tā kā jūties stiprāks. Rutas māsa Ance stāsta, sākumā viņa nevēlējās kustināt vecās atmiņas, bet tad saprata, ja klusēs, nostāsies postaža pusē, un to viņa negribēja. Kad man teica, saka, ka ar šo runāšanu mēs sabojāsim kādam dzīvi, vai viņam, vai kam, tad es tā domāju, ka patiesībā būtu jābūt pateicīgiem tiem, kas grib, lai viņam ir tā dzīve. Jo būtībā ar šo savu klusēšanu daudzu gadu garumā mēs to dzīvu viņam esam uzdāvinājuši. Par spīti tam, ka viņam bija jāatrodās cietumā, viņš ir varējis pēdējos 25, 30 gadus dzīvot normālu dzīvi, kamēr mums bija jāsadzīvo, jāizliekās, ka nekas nav noticis un jāmēģina kaut kā aizmirst visu to, ko viņš ir darījis. Policija līdztekus jau nosauktajām sievietēm liecināja arī Sandra. Viņas vārds ir mainīts. Postažs ir Sandras radinieks. Es stājos Rozentāļos, tur no 5. klases, un gāju mācīties zīmēt pie Pētera. Neatceros dzimumu aktu, bet ar rokām grābstīšanos un mutes grābstīšanos pa visām vietām es atceros. Policijā viņa liecināja, ka tas notika gadiem, no bērnības līdz pilngadībai. Sieviete nevēlējās būt par cietušo krimināla procesā, taču viņas liecības tiesa ņēma vērā un neapšaubīja. Sandra gribēja studēt mākslas akadēmijā. Postažs jau tolaik tur pasniedza. Es gāju uz eksāmeniem, un pēc kāda otrā eksāmena viņš pateica, vai nu tu nāc pie manis uz darbnīcu un darām to, vai nu tur neiestāsies. Tā Sandra visu pameta un uz eksāmeniem vairs negāja. Un visu mūžu man ir pārmests, ka es redzu jaunā daudzsološā talantīgā pametu mākslu, ka man esot interesējuši draugi un kaut kas cits. Neviens jau nezināja, kāpēc es to pametu, un man ar to sāpi visu laiku bija jādzīvo. Visos sajietos radu pasākumos tas tika pieminēts centās reizes, ka es esmu talantīgāka par to un par šito bērnu, bet redziet, viņai jau vajag tikai draugus. Tas bija briesmīgi. Ance, Monta un Linda par notikušo ir stāstījušas pieaugušiem ģimenē vai ārpus tās. Ance atceras, kā 90. gadu beigās pastāstīja tuvai radiniecei. Un tad postažam aizliedza braukt ciemos. Bet uz policiju neviens negāja, atminas Ance. Tas nebija variants, kad kaut ko varētu darīt, bija tikai ko nedarīt. Ka nedrīkst nevienam teikt, nedrīkst nevienam stāstīt. Nesen viņai par pagātni ieminējās kāda cita radiniece. Nesen atzina pa telefonu, ka mēs viņai bijām to stāstījuši, bet tā kā mēs te pašā laikā skrējām pretīm viņu samīļot, kad mēs bijām mazas meitenes, viņai likās, ka, ja jau viņš kaut ko mums darītu, mēs taču neskriet pretīm un nesveicinātos laipni ar viņu. Ģimene klusēja teju 30 gadus. Ruta uzskata, ka iemesls bija vēlme pasargāt ģimenes vārdu. Kauns un vaina tādā komplektā. Man arī bija tā sajūta. Bet, ja tu ilgāk pats neesi neko darījis, jo vairāk tu jūties tā kā līdzvainīgs tajā situācijā, ka tu to zini, bet tu neko nedari. No pirmās instances tiesas sprieduma ir redzams, tas, ka meitenes stāstīja par savu pieredzi, ļāva policijai lietu izmeklēt un prokuratūrai izvirzīt apsūdzības. Vairāki liecinieki atklāja, ka ir dzirdējuši par notikušo. Valsts policija konkrēto lietu nevēlas komentēt, bet skaidro, šādos gadījumos palīdz jebkādi pierādījumi. Tas, ka pārdarījums noticis pirms gadu desmitiem, nenozīmē, ka to nevar izmeklēt. Skaidro Maksims Lopato, Krimināla policijas nodaļas galvenais inspektors. Ieskatās, kas notikās tieši uzreiz pēc notikuma, ap notikumu, vai tika apmeklēt ārsti, vai dalījās ar kādu, vai psihologu ir apmeklējuši.
Rutas izveidotajā čatā bija arī Megija Postaža, Pētera Postaža meita. Tagad Megijai ir 24 gadi. Viņa atceras dienu, kad uzzināja par citu sieviešu atmiņām. Es gāju caur imantu un kliedzu aiz sāpēm. Es nezinu, ko cilvēki par mani padomāja, bet diezgan skaļi es toreiz kliedzu, raudāju. Man bija vienkārši neizpratne, kā tā var būt, kad viņas bijušas vienniekcei mājā, Pēters arī tur ir bijis, vienmēr ir bijuši bērni, un tagad izrādās, ka patiesībā ir kaut kas tāds, es atvainojos, ģēts noticis, un ka visi to slēpa, lai gan visi to zināja, un kāpēc netika nekas darīts. Sievietes turpināja cita citu atbalstīt. Tikās, sarunājās, dalījās pārdomās, rakstīja uzmundrinošas ziņas. Mēs visas esam vienā laivā samestas, ja vienam nogurst roka airēt, tad nākamais pārņem stafeti. Jā, ja nebūtu šīs grupiņas, man liekas, būtu daudz grūtāk, bet varbūt neiespējami sadzīvot ar to visu. Tieši savstarpējais atbalsts ļāva cīnīties pret tiesu ekspertīzi, kas Rūtas ieskatā vairāk līdzinājās emocionālas vardarbības epizodei. Ekspertīzes mērķis bija novērtēt cietušo stāvokli un nodarītās sekas viņu dzīvēs. Sarunā piedalījās psihiatra un psiholoģe. Pēc tās Rūta iesniedza oficiālu sūdzību. Te daži citāti. Tika apgalvots, ka tā kā manis piedzīvotais nenotika ar fizisku vardarbību, jo mani nepiespieda ar brutālu fizisku spēku, tā ir nevis seksuāla vardarbība, bet drīzāk tāda kā netiklība. Eksperti mani noved līdz asarām, vairāk kārt uzbāzīgi atkārtojot, ka nesaprotu, kāpēc es vispār rakstīju šo iesniegumu policijā, ko man no Pētera Postaža vajagot un ko es gribot panākt ar savu iesniegumu policijā. Kad viscaur trīcot caur asarām, es teicu, ka tā es gribu pasargāt sevi bērnībā, jo neviens cits par mani iesniegumu neuzrakstīs, un ka tikai tā es varu sev dot pārliecību, ka mana meita būs drošībā. Eksperti novīpsnāja, ka tad jau laikam Pēterim Postažam būs jāuzņemas atbildība par visiem pasaules pedofīliem. Ruta šo pieredzi apraksta kā emocionālu vardarbību. Līdzīgi bija arī Montai un Lindai. Ja mēs būtu katra viena bijusi tajā procesā, un tev nav iespēja iznākt ārā un saprast, ka jā, arī vēl divi cilvēki jutās, ka tas ir neadekvāti. Mēs esam tik ļoti pieraduši apšaubīt savas izjūtas un apšaubīt to, cik ļoti mums liekas, vai tas ir ok vai nav ok, ka nezinu, vai es būtu rakstījusi to iesniegumu, ja es būtu viena pati gājusi. Ruta mēģināja saprast, kādai ekspertīzei bija jābūt un kam sūdzēties. Tikmēr mani interesē, kā ekspertiem varēja būt šāda attieksme pret cietušajiem. To gribu noskaidrot. Sveiki, droši. Droši, es ar jums runāšu, ja? Jā. Sāku ar Nacionālo psihiskās veselības centru Tvaika ielā, kur notika ekspertīze. Taču tur man skaidro, ka tiesu eksperti ir neatkarīgi. Centrs tikai pārbauda, vai ir certifikāts, nodrošina telpas un sadala slodzes. Atbild centra pārstāvis tiesu psihiatrijas eksperts Jānis Bušs. Regulāri centrā ir semināri par ētiku, par komunikāciju. Tas tiek regulāri atkārtots. Tātad ekspertīžu nodaļas ietvaros regulāri tiek norādīts, ka nav nekādas pieļaujamas atkāpes no normatīvā regulējuma, no ētikas normām. Ekspertus kontrolēt varot tikai tiesu ekspertu padome. Tā šo speciālistus certificē un uzrauga. Tieši tur nonāca Rūtas sūdzība. Padome ierosināja disciplināru lietu. Skatījās ekspertu pierakstus, jo ekspertīzes neieraksta. Skaidro tiesu ekspertu padomes priekšsēdētājas vietniece Maira Čenturicka. Psiholoģiskā ekspertīze sastāv no vairākiem testiem. Testi ir no jautājumiem. Šie te formulējošie jautājumi, viņus acīm redzot, tad ekspertam vajadzēja pierakstīt. Eksperta pieraksti nav, un tas bija galvenais pārkāpums. Viena eksperta saņēma rājienu. Iemesls veica ekspertīzi neatbilstoši apstiprinātai metodei. Bet kā ar aizskarošiem komentāriem, piezīmēm, pārmetumiem, kurus saklausīja Ruta? Padome neko nezinot, jo ir vārds pret vārdu. Tiesu ekspertu padomes rūpes ir arī par to, lai cilvēki nevajadzīgi netiktu sāpināti vēl vairāk.
Prasu padomes priekšsēdētājai tiesnesei Vitei Rusiņai. Jebkura procesuāla darbība, jebkurš krimināla process, ja ir nepieciešams cietušo pratināt, tad jebkurā gadījumā cietušajam šis process nav patīkams. Un tas ir psiholoģiski pilnīgi saprotami. Ko nozīmē nevajadzīgi neveikt ekspertīzi? Kā jūs saprotiet šo te nevajadzīgi tiek traumēts? Es vēlreiz skaidroju, ka runa ir par aizskarošiem komentāriem. Bet mēs jau pašā sākumā runājām, ka ir vārds pret vārdu. Eksperts sniedzot paskaidrojumu par sūdzībā norādītajiem faktiem neapstiprināja. Jūs ticat tam sievietēm? Viņas sūdzību rakstīja, es saprotu, arī pēc atmiņas. Atmiņa mūs dažreiz pieviļ. Secināt ļautu tikai ekspertīzes ieraksts. Vai padome cīnīsies par to, lai visas ekspertīzes turpmāk ierakstītu? Nē, šajā gadījumā tā esot Nacionāla psihiskās veselības centra atbildība. Jautāju par šo situāciju tiesu psiholoģijas ekspertei Ingai Lubānei. Tas, kas galīgi nebūtu pieļaujami, ja tas cilvēks sūdzās nevis par to, ka viņam palika slikti runājot par to, kas notic, bet ka viņam palika slikti no tā, ko dara eksperts. Viņa ir pārliecināta, neētisku rīcību var pierādīt jau tagad. Tas nav tā vienkāršoti. Klients pasaka, bija tas, eksperts saka, tas nebija, un visu mēs pie tā apstājamies. Jo eksperts ir tas, kurš ir atbildīgs par procesu. Ir situācijas, kad cilvēks emocionāli noreaģējas tajā ekspertīzes laikā. Es zinu, es varu pamatot, kāpēc viņš tajā brīdī reaģēja, ko es darīju tad, kad viņš reaģēja, kas tālāk ar viņu notika. Tātad eksperti skaidro, ka priekšstatu par notikušo var gūt arī bez sarunas ieraksta. Tagad es zvanīšu. Mēs mēģinām viņu dzīvē satikt. Vienu reizi viņš telefonu nav pacēlis. Es mēģinu sazvanīt Pēteri Postažu, jo klātienē sastapt viņu neizdevās. Redzēsim, vai viņš gribēs runāt un ko viņš pateiks. Halo! Sveiki, vai Pēteris Postažs? Jā. Sveiki, te jums zvana žurnāliste no Rebaltika pētnieciskās žurnālistikas centra. Jā. Mani sauc Olga Dragiļeva. Es jums gribēju šādu lietu pajautāt par to kriminālu lietu, kur jūs esat apsūdzētā statusā. Ko bija runa? Vēlreiz skaļāk. Es veidoju tagad stāstu par lietu, kur jūs esat apsūdzētā statusā. Par ko iet runa? Man te meitei blakus. Jā, lūdzu? Sieviete, kas turpināja sarunu, teica, ka Postažs ar mani runāt nevēlas. Lūdzu nodot, ka gribu dzirdēt Postaža viedokli par apsūdzībām. Tādu pašu ziņu nodevu arī caur viņa advokāti. Jūs pārstāvat viņu arī otrajā instancē? Man vajadzēja pārliecināties, ka cilvēkam, par kuru stāstu, bija iespēja atbildēt uz viņam izteiktajām apsūdzībām, turklāt vairāk kārt. Postažs šo iespēju neizmantoja. Taču savu pozīciju viņš skaidroja tiesā. Īsumā apsūdzības noliedz. Stāsta, kā ar zīmēšanas studenti Lindu sācis nopietnāk sajieties, kad viņa bija jau pilngadīga. Par Rūtu pauž, ka viņa lietu safabricējusi, tālāk fragmenti no teiktā tiesai. Lai uzlabotu savu māsu finansiālo stāvokli un atrisinātu jautājumus ar dzīvesvietām, arī nav kur dzīvot. Uzzinot, ka viņu apsūdz izvarošanā un citās nešķīstās lietās, bija šokā, jutās iznīcināts, satriekts, pazemots un nenovērtēts. Tas viss rādījās kā ļauns sapnis. Ja jau visi apkārtējie zināja, ka viņš varētu būt izvarojis meitenes, kāpēc nekas netika darīts, lai viņu vestu uz policiju, tiesu un sodītu? Ja uzskata par vainīgu un jau tik sen, tad viņa ieskatā visas zinošās puses, kuras 90. gados to uzzināja, saucams pie atbildības par neziņošanu. Ir nostrādājis par pedagogu 53 gadus un nav uzmācies nevienai skolniecei vai studentei. Pirmās instances tiesa atzina, nav pamata neticēt Rūtai, Ancei, Lindai un Montai. Tiesa ņēma vērā arī Sandras liecības un tās neapšaubīja.
Postažam piesprieda 3 gadus nosacīti. Tātad cietumā nav jāsēž. Iemesli ir vairāki – vecums, veselības stāvoklis, cietušās atnāca pēc daudziem gadiem. Nav iepriekšējas sodamības. Tiesa secināja, cietumsods nebūtu lietderīgs. Spriedumu pārsūdzēja visi. Postažs jau uzskata sevi par nevainīgu un daļai noziegumu, kuros apsūdzēts, jau iestājas noilgums. Cietušās jau uzskata, ka vajadzēja reālu cietumsodu. Turpina Ruta. Bija saruna katrai no cietušajiem, vai aizdomās turētājiem, bija saruna arī probācijas dienestā. Tur prasa, ko jūs tā kā gribētu no tiesas procesa, kāds būs tā kā jūsu mērķis. Dāmai, kas man intervēja, es stāstīju, ka es nezinu, vai viņš ir jāliek cietumā, bet es arī zinu, ka es to saku gan tāpēc, ka es esmu pieradusi pie domas, ka viņš netiek vainots, gan tāpēc, ka viņš ir vecs, tāpēc, ka man viņu ir žēl. Man to nedrīkst prasīt. Likumā ir rakstīts, ka par tādu noziegumu ir tāds sods. Prokurori interviju atteica. Pamatojums – lietu izskata slēgti. Nekomentē arī pirmās instances tiesnese. Iemesls – spriedums nav stājies spēkā. Sarunas beigās prasu Rutai, kā viņa jūtas tagad, kad lietā ir pielikts nevis punkts, bet daudz punkts. Ir tāds tā kā miers, un ir tāda pārliecība, ka mēs savu darbu esam šajā jautājumā izdarījuši. Sieviete atbild, uzklausīta. Izdarīja visu, kas no viņas ir atkarīgs, un tagad dzīvo ar pārliecību. Ja tev kas nodarīts, vari vērsties pēc palīdzības. Un to arī saņemt. Pētījuma autore Olga Dragiļeva, redaktore Sanita Jemberga, faktus pārbaudīja Ronalds Siliņš, skaņu montēja Ivo Tauriņš. Pētījuma versiju raksta formā var lasīt Rebaltika mājaslapā.